Tagad mēs varam ķerties pie kongresa darba prezidija ievēlēšanas. Pilsoņu komiteju piedāvā ievēlēt darba prezidiju 6 cilvēku sastāvā. Romāns Klusārs, Juris Pidiņš, Andrejs Krastīņš, Aigars Irgens, Valdis Šteins, Juris Dobels. Vai delegātiem ir iebildumi vai papildinājumi attiecībā uz darba prezidijas skaitlisko un personālo sastāvu? Neredzu. Tad balsosim, kas ir par to, lai kongresa darba prezidiju ievēlētu šādā skaitliskā un personālā sastāvā. Paldies. Kas ir pret? Neredzu, kas atturās? 1, 2. Paldies. Tālāk mums jāizveido kongresa sekretariāts, mandāta komisija un redakcijas komisija. Pilsoņu komiteja piedāvā izveidot mandāta komisiju 6. Ar sekretariātu sāksim tā. Pilsoņu komiteja piedāvā sekretariātu izveidot 5 cilvēku sastāvā. Andris Pauls Pāvuls, Ingus Kalns, Gunārs Postnieks, Anta Bergmane, Jānis Dubinskis. Vai ir iebildumi vai papildinājumi attiecībā uz sekretariātu skaitlisko un personālo sastāvu? Neredz, tad lūdzu balsosim par šādu kongresa sekretariātu sastāvu. Paldies. Kas ir pret? Kas atturās? Tā. Pilsoņu komiteja piedāvā izveidot mandātu komisiju 6 cilvēku sastāvā. Enārs Cilinskis, Roberts Otaņķis, Juris Brizga, Romualds Lavrinovičs, Gunts Vilcāns, Zigmunds Paškevičs. Vai kongresa delegātiem būtu iebildumi pret šādu mandātu komisijas sastāvu? Neredzu. Lūdzu, balsosim. Paldies. Kas ir pret? 1. Nav. Kas atturās? Neredzu. Tā. Pilsoņu komiteja piedāvā izveidot redakcijas komisiju šādā sastāvā. Māris Grīnblats, Juris Putriņš, Aleksandrs Kiršteins, Ainārs Zaliņkevičs, Induls Bērziņš, Jānis Kučīnskis, Aigars Štāls, Arnis Kadiķis, Māra Strautmane, Tālavs Jundzis, Pēteris Lazda, Juris Celmiņš, Ēriks Vēbers, Juris Mellēns, Inese Garjaune, Egils Levits, Baiba Pētersone, Normands Kalnbērziņš, Pēteris Leiškalns, Oļģerts Eglītis. Redakcijas komisija, kā jūs redzat, ir ļoti plaša, bet tas ir šāds projekts tiek izvirzīts, ņemot vērā to dokumentu daudzumu, kas mums šajās 2 dienās ir jāapspriež un jāpieņem. Tāpēc lūdzu vai iebildumi par šādu komisijas sastāvu. Neredzu. Ir? Nav. Lūdzu balsosim. Paldies. Kas ir pret? Paldies. Lūdzu darba prezidiju un sekretariātu ieņemt savas vietas. Vēl daži vārdi par reglamentu. Mums būs ziņojumi un debatas par katru no apspriežamajiem jautājumiem.